Man liekas, ka premjera ir iemīlējusies. Un tas varētu būt Leons. Un nevis Leons no ugunsgrēka, nē. Leons no Vatikāna. Jo šogad Evika 2 reizes aizskrēja līdz Vatikānam. Vispirms uz inaugurāciju aizved grāmatu, uzdāvināja Leonam grāmatu, viņš tika pie saviem godiem. Un pēc tam viņa aizskrēja Rudens pusē, jo tad bija lielais svētceļojums. Un lielajā svētceļojumā viņu uzaicināja arhibīskaps no Latvijas. Nu, viņš tur draudzēs ar čekistiem, bet tas nav svārīgi. Ja? Viņa tā grib redzēt Leonu, kad ir gatava pamest arī valdības sēdes. Ja? Tas gan notika nedēļas nogalē, bet jebkurā gadījumā tas ietekmē valdības darbu. Un tagad kaut kas jādāvina. Otrajā reizē arī, kā brauks tukšām rokām. Un Evika paņem līdzi ko? Grāmatu jau ir uzdāvināta, viņa paņem līdzi Nīcas vainagu. Ja? Loģiski, sieviešu vainagu, ja vīriešiem nebija vainagu. Uzdāvina Leonam vainagu. Ja? Un tādējādi paliek atmiņā kā svētceļotāji. Kāpēc tas ir vajadzīgs, vaicāsiet? Bet ja cilvēks arī iemīlējies.